Šeit ir smalks stratēģisks punkts. Dažreiz ir ļoti slikti būt prasmīgam piespiešanā. Un es nemēģinu būt asprātīgs ar saviem vārdiem. Es tiešām domāju to, ka kļūšana sliktākam kādā konkrētā militārajā stratēģijā patiesībā var dot tev labāku rezultātu. Un šobrīd mēs iespējams novērojam sekas tam, ka rūplosītajā pasaulē esam tikai viduvēji. Gan Krievija, kurai Ukrainā klājas grūti, gan Amerikas Savienotās valstis, kas neiet līdz galam pret Irānu. Ir taisnīgi raksturot gan Putinu, gan Trumpu kā tādus, kas šobrīd rīkojas tikai ar puslīdzekļiem. Tas ir acīm redzamāk Amerikas Savienoto valstu gadījumā. Tas, kas sākās kā nopietns gaisa karš, kas, manuprāt, jau pats par sevi ir puslīdzeklis bez sauszemes spēkiem, pārvērtās par ekonomiskās piespiešanas kampaņu. Galvenais spiediena instruments, ko Amerikas Savienotās valstis cenšas izmantot, ir blokāde uz Irānas ostām, un no tām laiku pa laikam pievienojot arī kādu tiešu militāru triecienu. Tikmēr, un lai gan esmu pārliecināts, ka atradīšu kādus ukraiņus, kuri iebildīs pret šo terminoloģiju, Krievija joprojām izmanto puslīdzekļus savā iebrukumā. Varbūt tiem, kas ik nakti cieš no bombardēšanas, tā nešķiet, bet Krievija varētu darīt vēl vairāk. Neraugoties uz daudzām bravūrīgām runām, nav redzama neviena kodolieroča. Nekādu aicinājumu piespiest Krievijas spēkus mobilizēties, lai gan iebrucēju armija jau mēnešiem zaudē vairāk karavīru nekā spēja savervēt. Labi, tie ir interesanti punkti, un būtu viegli paskatīties uz šīm situācijām un ar to arī diskusiju beigt. Vai varbūt mēs varētu iet soli tālāk un sākt izvirzīt teorijas, kāpēc valstis izvēlas puspasākumus, nevis pilna mēroga pasākumus? Bet tas nav iemesls, kāpēc jūs esat šeit. Jūs esat šeit, lai uzzinātu vairāk par stratēģisko miedarbību īpatnībām. Un patiešām, viss kļūst dīvaini, kad mēs sākam domāt par to, kā pretinieks reaģē, paredzot jebkuru no šiem uzbrukumu veidiem. Tātad šodien mēs sāksim ar vienkāršu ieskatu izmaksu un ieguvumu aprēķinos, kas nosaka, kuru stratēģiju valsts galu galā izvēlēsies, ja notiks karš. Pēc tam mēs atkāpsimies soli atpakaļ un izpētīsim, kā krīzes sarunas norit šādos apstākļos, uzsverot, kā izmaiņas puspasākumu efektivitātē noved pie dažām negaidītām pretinieka reakcijām. Visbeidzot, es sasaistīšu šīs idejas ar notiekošo Ukrainā un Irānā, koncentrējoties uz dažām papildu sarežģījumiem, kas var rasties šādās situācijās. Bet vispirms mēs nemanot esam sasnieguši 100 dienas pēc kārtas, publicējot video. Daudzi komentētāji man ir jautājuši, kā man izdodas uzturēt tādu publicēšanas tempu. Palīdz tas, ka pasaulē šobrīd notiek ļoti daudz dīvainu un interesantu lietu. Un es jums atklātu vēl vienu daļu no sava noslēpuma, ja vien tas vispār būtu noslēpums. Šodienas video sponsors atkal ir Ground News. Nav labāka veida, kā sākt savu dienu, kā pārbaudīt savu ikdienas ziņu kopsavilkumu. Zelenskis ziņo par progresu ar ASV sūtņiem Ukrainas miera sarunās. To mēs vēl redzēsim. Vai arī, dienai rītot, mēs aplūkosim dažus stāstus, kas palikuši nepamanīti, lietas, kas nenonāk līdz vienai politiskā spektra daļai. Ukrainas Flamingo raķetes strāpīja Krievijas rūpnīcai, kas ražo galvenās dronu sastāvdaļas. Tas ir vairāk nekā 1000 kilogramu lietderīgās kravas. Bet kāpēc maksāt tik daudz par to, ja vari doties uz Ground News, slīpsvītra Lines on Maps, vai noskanēt QR kodu uz ekrāna un izmantot lielisko 40% atlaidi Vantage plānam, kas sniedz piekļuvi visam šim un vēl vairāk? Tāpēc vēlreiz paldies Ground News par šodienas video sponsorēšanu. Atgriežamies pie aktuālās stratēģiskās problēmas. Mēs vēlamies saprast, kāpēc kaitēt savām spējām galu galā var izrādīties noderīgi. Par laimi, es varu precīzi norādīt, kur mūsu intuīcija pieviļ. Mēs visi varam piekrist, ka sagaidāmais kara iznākums ir būtiska kara plānošanas sastāvdaļa. Mana pārliecība par to nosaka, vai man vajadzētu turpināt cīnīties vai pieņemt noteiktus izlīguma nosacījumus. Tāpēc izlūkošanas organizācijas tērē milzīgas naudas summas, lai iegūtu labus novērtējumus par to, kāds būs šis iznākums. Mums ir viegli vienkārši to uzzīmēt uz valsts kartes un teikt, skatieties, tas ir tur. Ir vēl vieglāk to uzzīmēt nejauši uz valsts kartes. Neņemot vērā, vai tas ir precīzi, ja viss, ko mēs cenšamies saprast, ir tas, kā darbojas sarunas, ņemot vērā to, ko viņi patiesībā domā. Bet tiem īstajiem cilvēkiem patiešām ir jācenšas to saprast pēc iespējas labāk. Un tas nozīmē pārdomāt dažādus kompromisus.
Neviena valsts cilvēces vēsturē nav mēģinājusi burtiski radīt pēc iespējas lielāku militāro spēku. Jūs varat tam pietuvoties, ja atskatāties uz Otro pasaules karu un neprātīgo ieguldījumu apjomu, kas tika veltīts ieroču ražošanai. Nerunājot nemaz par miljoniem vīriešu, kas tika mobilizēti kaujai. Taču lielākā daļa karu ir daudz mērenāki nekā tas. Kremļa vadība, piemēram, dara visu iespējamo, lai iekšzemē radītu iespaidu, ka viss notiek kā parasti. Protams, tas nav pilnībā efektīvi, taču pietiekami ticami, lai daļa cilvēku tam vienkārši piekristu. Tikmēr Amerikas Savienotajās valstīs, ja jūs nekad neskatītos degvielas cenas un neieslēgtu ziņas, jums nebūtu ne jausmas, ka Irānā notiek karš. Galvenais ir tas, ka reālais sagaidāmais iznākums nav vienkārši uzzīmēt uz kartes. Tas ir mēnešiem ilgas plānošanas, mēģinājumu saprast, kas militāri darbojas, un reālo izmaksu izvērtēšanas rezultāts, kas rodas salīdzinot vienu plānu ar citu. Tas, ko tu galu galā izvēlies, ir atkarīgs no tā, kas tev dod vislielāko varu par vispieņemamāko cenu. Un es atvainojos, ka uzsveru pamata izmaksu un ieguvumu aprēķinus, bet uzticieties man, tūlīt šeit būs pavērsiens. Būdams mūsu valsts vadītājs, mani ģenerāļi ir iesnieguši man militāro iespēju sarakstu. Katrs no tiem rada unikālu sagaidāmo ieguvumu apjomu. Katram no tiem ir arī savas unikālas izmaksas. Tādējādi man ir virkne iegūmu, no kuriem atņemti izdevumi. Riskējot pateikt acīm redzamo, man būtu jāizvēlas tā stratēģija, kurai šajā trešajā kolonā ieguvumi mīnus izmaksas ir vislielākā vērtība. Pietiekami vienkārši, vai ne? Nu jā, protams, līdz brīdim, kad saproti, ka militārajai piespiešanai ir stratēģiska sastāvdaļa. Es ņemu vērā gan savus ieguvumus, gan izmaksas. Mans pretinieks tomēr neņem vērā manas izmaksas. Viņš ņem vērā tikai manus ieguvumus, jo šiem ieguvumiem ir nulles summas raksturs. Jo spēcīgāka ir militārā iespēja, jo tālāk sagaidāmā iznākuma līnija nosveras man par labu. Labi man, slikti manam pretiniekam. Tagad jūs varētu iedomāties, ka viena no šīm iespējām manā stratēģisko iespēju klāstā ir neticami spēcīga. Es noteikti uzvarēšu visu, kas ir strīdā, ja es to pieņemšu. Savukārt es labprāt izmantotu draudus to pielietot pret savu pretinieku, lai viņu iebiedētu un piespiestu pakļauties. Tad es varētu iegūt visu, ko vēlos, nemaksājot ar to saistītās izmaksas. Tā ir lieliskā lieta, izmantojot pātagu, nevis burkānu. Kad pietiek tikai ar draudiem, tas ir bez maksas. Viena iespējamā problēma. Manam pretiniekam patiešām ir jātic, ka es īstenošu savus draudus, ja sarunas izgāzīsies. Un, lai arī šī ir ļoti spēcīga stratēģija, tās izmaksas ir vēl lielākas. Mans pretinieks vienkārši atmaskotu manu blefu, tādējādi padarot mani par muļķi. Tāpēc patiesībā svarīgākais ir tas, kura iespēja manā sarakstā ir vislabākā. Ieguvumi mīnus izmaksas. Līdz šim viss labi un joprojām vienkārši. Bet paskatīsimies dziļāk uz manu izvēli no mana pretinieka skatu punkta. Viņam tiešām nepatīk, kad es izvēlos iespēju ar lielu ieguvumu. Ja mēs beigās sāksim cīnīties, tas noteiks sagaidāmo iznākumu. Viņš tiks pilnībā iznīcināts. Un pat ja mēs pieturēsimies pie sarunām, lai atrisinātu mūsu domstarpības, viņa patiesā sarkanā līnija izriet no šī sagaidāmā iznākuma, kas nozīmē, ka es teorētiski varētu panākt no viņa vairāk mūsu sarunu rezultātā. Labi, tagad mēs varam ķerties pie patiešām dīvainās daļas. Iedomājies, ka manā iespēju sarakstā ir tikai divas iespējas – daļējs pasākums un pilna apjoma pasākums. Pilna apjoma pasākums pēc definīcijas ir spēcīgāks nekā daļējs pasākums. Ar to ir saistītas lielākas priekšrocības, savukārt pusmērs radīs mazāk priekšrocību. Tas var arī lēnāk sniegt rezultātus, radot vilšanos visiem, kas vēro šo darbību, par to vairāk pēc brīža. Padomājiet, kuru no tiem es izvēlētos, atkarībā no pusmēra izmaksām. Mana pilnā mēra tīrā vērtība nemainās atkarībā no pusmēra izmaksām, tāpēc tā ir vienkārši horizontāla līnija. Mana pusmēra vērtība acīm redzami samazinās, palielinoties tā izmaksām, tāpēc tā ir slīpa uz leju. Un, izņemot triviālo gadījumu, kad pat bezmaksas pusmērs ir sliktāks par pilno mēru, pastāv kādas izmaksas, pie kurām es pāreju no viena uz otru. Zem kritiskā sliekšņa es dodu priekšroku pusmēram. Virs tā es dodu priekšroku pilnajam mēram. Atkal, ja mēs nedzīvotu stratēģiskā pasaulē, acīm redzot man vislabāk būtu, ja man būtu bezmaksas pusmērs.
Vai nu es joprojām dotu priekšroku pilnajam mēram, un šajā gadījumā šis jautājums nav svarīgs, vai arī es dotu priekšroku pusmēram, un es to saņemtu, nemaksājot ne centa. Bet padomājiet, cik izdevīga ir mana pretinieka situācija atkarībā no manām pusmēra izmaksām. Zem sliekšņa es īstenoju pusmēru, un mans pretinieks no tā īpaši necieš. Virs sliekšņa es tagad īstenoju stingrāku pilno mēru, un mans pretinieks ir nobijies. Viņa situācija pēkšņi strauji pasliktinās. Tāds pats dīvainums rodas, ja mēs uz to skatāmies atkarībā no pusmēra stipruma. Netriviālajā gadījumā, kad ieguvums ir neliels, es dodu priekšroku pilnajam mēram. Bet, pieaugot ieguvumam, es galu galā pārēju uz to, ka dodu priekšroku puspasākumam. Mana pretinieka apakšējā robeža joprojām šķiet dīvaina. Kad es dodu priekšroku pilna pasākuma īstenošanai, tas joprojām ir ļoti zems. Kad es pārēju uz to, ka dodu priekšroku puspasākumam, lai ietaupītu izmaksas, mana pretinieka apakšējā robeža pēkšņi strauji paaugstinās. Tad tas samazinās, kad mēs vēl vairāk palielinām puspasākuma spēku no manas puses. Ņemiet vērā arī to, ka pat tad, ja sliktāki puspasākumi ietekmē arī pilnā pasākuma kvalitāti, piemēram, ja es papildus blokādei nosūtu karaspēku, šī ietekme joprojām pastāv, ja vien pilnais pasākums nav ietekmēts tikpat stipri. Tātad, lai kā arī skatītos, es varu iegūt lielāku spiediena sviru pār savu pretinieku, ja mans puspasākums ir sliktāks nekā tad, ja tas ir labāks. Būt viduvējam puspasākumos iespējams ir sliktāka situācija, nekā būt tajos pavisam sliktam. Un iemesls ir vienkāršs. Slikti puspasākumi padara manus pilnos pasākumus ticamus. Tagad, cik tālu es varu kontrolēt piedāvājumus, kas tiek apmainīti pie sarunu galda, tas nozīmē, ka es varu panākt labākus sarunu rezultātus. Bet ļaujiet man būt skaidram. Ja sarunas izjuks, tad sliktāki puspasākumi padarīs manu situāciju vismaz tikpat sliktu kā iepriekš. Tas pats attiecas, ja mans pretinieks ir tas, kurš spēj diktēt priekšlikumus. Vēl viena piezīme, ko šeit vērts piebilst, ir tāda, ka es izlikos, it kā pretinieka izmaksas nemainītos atkarībā no manas stratēģijas. Patiesībā pilnais pasākums parasti uzliek lielākas izmaksas arī pretiniekam, kas patiesībā pastiprina šo efektu. Atgriežoties pie Irānas un Ukrainas, ir divas sakarīgas domas, kuras iepriekšējais sagatavošanās darbs mums palīdz saprast. Pirmkārt, kā novērotāji, kuri pārsvarā tikai vēro šos konfliktus un tieši izjūt tikai nelielu daļu no to izmaksām, tas palīdz saprast, kāpēc abās frontēs ir tik mazs progress. Ja Putins, piemēram, uzskatītu, ka viņa puspasākums, paļaujoties uz līgumkaravīriem, ir mazāk efektīvs vai vājāks, nevis ka tas notiktu tieši tagad, viņam būtu jāizvēlas starp dažām alternatīvām. Viena no iespējām būtu paplašināt karu, pārējot uz pilnīgu mobilizāciju. Otra iespēja būtu vienkārši padoties. Trešā iespēja, par kuru mēs iepriekš nerunājām. Tas liecina par vājumu un palielina iespēju, kā ar Putinu būs cauri. Tomēr, iespējams, tas nav pareizais veids, kā uz to skatīties. Viņš uzņemtos lielāku personīgo risku, lai vēl vairāk palielinātu spiedienu uz Ukrainu. Tas kopumā ir slikti Kijevai, lai gan, protams, tas dod visai šai situācijai daudz lielāku ietekmes sviru. Tikmēr Irānā Savienotās valstis ir skaidri izvēlējušās samazināt agresivitāti, pārtraucot lielākās gaisa operācijas un pārējot uz blokādes stratēģiju. Vai vismaz tā tas ir, kamēr es izsaku šos vārdus? Mēs atrodamies eskalācijas spirāles vidū, un es šo video publicēšu tikai pēc dažām dienām. Tātad, ja jūs domājāt, kāpēc karš tur ir apstājies, vismaz šobrīd, tad tas ir iemesls. Virzība Irānā ir apzināti palēnināta. Ja blokāde kļūtu dārgāka vai mazāk efektīva, vai arī pasaulē kaut kas mainītos, izraisot kādu no šīm divām izmaiņām, tad jūs iespējams sāktu novērot atgriešanos pie nopietnas gaisa kampaņas vai ierobežotas sauszemes spēku iesaistes. Tagad lietas kļūst īpaši interesantas, kad sākam apspriest sliktāku puspasākumu ietekmi uz labklājību. Atcerieties, ka ieguvums rodas tad, kad jūs varat izmantot pilnu pasākumu draudus, lai panāktu vairāk no pretinieka mierīgā izlīgumā. Acīm redzot, visas iepriekš minētās puses atrodas karā, tāpēc tas nenotiek. Taču ir iespējams, ka ja stingrākie pasākumi būtu ticami, sarunu šķēršļi izzustu, un mēs patiešām pārietu no kara uz mieru. Piemēram, ja Irāna nebūtu pārliecināta, kā noritēs blokādes spēle, bet precīzi zinātu, kas notiks, ja tas būtu parasts kinētisks karš, tad puslīdzeklis pats par sevi veicina sarunu problēmu. Tas arī nozīmē, ka jūs varat palielināt ASV kara izmaksas, bet vienlaikus samazināt kara iespējamību, par ko mans akadēmiskais alter ego reiz rakstīja.
Tomēr puslīdzeklis joprojām ir efektīvāka iespēja Savienotajām valstīm, un tāpēc ar to mums arī jāsamierinās. Un, lai gan Irānas gadījumā tas bija tīri hipotētiski, izskatās, ka Ukrainā tas varētu kļūt daudz reālāks. Krievija iespējams drīz mainīs savu stratēģiju, kas radīs virkni otrās kārtas seku. Esiet gatavi! Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Armijām ir vairākas iespējas, no kurām izvēlēties. Labākās no šīm iespējām veido sagaidāmo kara iznākumu. Šo iespēju izvērtējuma maiņa noved pie sarežģītām stratēģiskām miedarbībām. Un ir iespējams, ka esot sliktākam vienā stratēģijā, kopumā tev klājas labāk. Vēlreiz paldies manam iecienītajam pilnajam variantam Ground News par šodienas video sponsorēšanu. Dodieties uz ground.news/Linus vai noskanējiet QR kodu uz ekrāna, lai iegūtu lielisku 40% atlaidi priekšrocību plānam. Tāpat paldies Maikam Ērmanim Trautam par viņa palīdzību. Ja zini, tad zini. Un ja nezini, tad varbūt tev tik un tā patik šodienas video, un tu vari nospiest patīk, dalīties un abonēt. Un es jūs redzēšu rīt. Saudzē sevi!